Nu, bet labdien visiem cilvēkiem, kas mums interesē. Mums interesē tie paši interesantie cilvēki. Kas jūs te man bāžiet visu kaut ko virsū? Tā. Tas ir mikrofons. Būs vajadzīgs nedaudz laiks vēl. Mēs tulīt. Latvijas nākotne. Cik interesanta tēma. Kur ir tā Latvija? Parādiet mums, kur ir tā nākotne, kur jūs meklējat. Tā, atbildēsim pēc tam. No sākuma ir tēma par cilvēka garīgumu. Vai jūs varat lūdzu precizēt, ko tieši jūs vēlaties zināt cilvēka garīgumā? Viss cilvēks pats par sevi jau ir pašā savā pilnīgā garīgumā, bet kas tieši jums tā garīguma interesē? Nu, ko jūs tur tālumā klausieties? Es taču nevaru tik smieklīgi. Ar ko sāk garīgo ceļu? Garīgais ceļš jau vienmēr ir bijis sācies. Garīgais ceļš jau ir pats sākums. Garīgais ceļš jau ir no tā brīža, kad jūs ieelpojat un izelpojat, kur tur vēl var sākties. Jautājums ir, ko jūs saprotat ar garīgo ceļu, kādu jūs to iedomājaties un ko jūs paši vēlaties un uz ko jūs paši tiecieties. Tas arī ir jūsu garīgais ceļš. Ja jūs vēl nosaucat savu garīgo ceļu par ļoti garīgo ceļu, tad tas ir jūsu ļoti garīgais ceļš. Jautājums ir tikai vienīgs, ko jūs vēlaties, kāpēc jūs to vēlaties. Un ja tādi jautājumi jūs varat uzdot, uz tādi jautājumi mēs labprāt atbildētu. Ja jūs prasītu mums, kā mēs redzam cilvēka, šī cilvēka, kas klausās garīgo ceļu, tad tas ceļš pavisam noteikti mūsu redzējumā ir ceļš, lai apzinātos savu būtību, ir ceļš, lai apzinātos, kas es esmu, ir ceļš, lai apzinātos savu pilnību, ir ceļš, lai apzinātos to, kāpēc es esmu, kas es esmu, un vēl vairāk apzināties vismaz daļēji to, kas es patiesībā esmu savā pašā pilnībā. Enerģētiskā būtībā, garīgā būtībā, uzdevuma būtībā, sava plašākā izpausmes būtībā. Vai tas palīdz tev saņemt atbildes jautājumu, kas tev interesēja zāles nolūkiem? Vai palīdzēja jau? Sakiet man tā, kas ir jūsu prātā? Kādu jautājumu? Vienalga, par dzīvi. Jā, tu vari par savu arī uzprasīt, ja ir kaut kas. Nu, bet droši. Prasiet par savu dzīvi. Kurš tad cits prasīs, ja ne sava dzīve par savu dzīvi? Es varu prasīt par savu dzīvi? Jā. Vai tu vari? Visiem cilvēkiem dzīves aicinājums ir saprast vairāk sevi, saprast sevi. Ja tu prasi aicinājumus, tad tā bija tava vēlme, nevis tevi uzaicināja padzīvot šeit. Tā bija tava pašas vēlme. Mēs teiktu vairāk iepazīt prieku un savu prieku iepazīt savu dabu, savu patieso dabu, savu tuvāko dabu. Tātad vēlreiz mēs vēlamies plašāk izskaidrot, kas ir cilvēka patiesā daba. Ir bijuši daudz stāsti, un mēs visu laiku atkārtojam cilvēka patiesā daba, cilvēka būtība, savs dabīgais stāvoklis. Ir bijuši ļoti daudz stāstu par šo, un tas šajā brīdī tagad mēs labprāt izstāstītu, ko nozīmē vairāk cilvēka sava patiesā daba. Sava patiesā daba ir tavs unikālais starojums, ir tava unikālā būtība, ir tava unikālā radība, ir tava unikālā pilnība, tāds, kāds tu patiesībā esi. Tad, kad cilvēki, pārsvarā daudzi šeit uz zemes, ir iegājuši tik lielās problēmās, prāta problēmās, uzskata problēmās, bailēs, struktūrās, ideoloģijās, terminos, viedokļos. Jūs sauciet arī par programmām, prāta programmām. Tad cilvēks ir ļoti tālu no savas patiesās būtības. Viņš ir vairāk, kā jūs sauciet, apracis sevi, bet pats viņš ir sevi apracis, zinot, domājot, vēloties un domājot un baidoties, ka tā obligāti jādara, jo savādāk nevar darīt. Un tad cilvēks ir aizmirsis savu patieso dabīgo starojumu, cilvēks ir aizmirsis savu patieso dabīgo stāvokli, un katram tas ir unikāls. Tā, plašākos, augstākos līmeņos, ko nozīmē tavs dabīgais stāvoklis, tava patiesā būtība. Tas ir stāvoklis, kurā tu jūties
vispatiesāk, vismīlošāk, vissirsnīgāk, kā jūs sauciet, es esmu beidzot mājās, es esmu beidzot ļoti eiforiskā svētlaimē, es esmu beidzot tas, kas es vēlos būt, es esmu beidzot, un mana balss atskan pa visu šo zāli un prieks, ka viņi tur runā. Čau, ko tur tajā galā dari, neko es šeit sēžu. Tātad dabīgais stāvoklis šajā brīdī atspoguļojās priekā. Mans dabīgais stāvoklis ir visu laiku priecāties par to, cik interesantas lietas jūs šeit izdomājat, kāpēc ir kaut kādi vadi jāliek, kāpēc ir kaut kāds lampas jāliek, lai varētu vienkārši to tāpat pastāstīt. Nē, ir jāvajadzīt kaut kāds mikrofons, lai visi skan, bet tāpat jau pēdējā rindā neviens neko nedzird, jo tur ir tikai atbalsis. Tātad dabīgais stāvoklis, vēlreiz tuvosimies dabīgi, bet tas ir tik interesanti. Tuvosimies vēlreiz. Tātad cilvēks ir gaisma. Cilvēks ir, kā jūs sauciet, apziņa. Cilvēks ir unikāla apziņas forma, nodalīta no visa kopistiskā, ko jūs sauciet par visu visumu. Un tas ir ļoti augstās, ļoti smagās vibrācijās. Un tajā brīdī tā augstākā daba vēl apzinās, es esmu individuāls, vēl apzinās, es esmu personība. Tā daba ir šausmīgi augstās enerģijās, šausmīgi spīdoša gaisma, šausmīgi mīloša gaisma, šausmīga. Vienam cilvēkam augstākā daba ir būt ģimeniski mīlošam, otram cilvēkam augstākā daba ir būt priecīgam, laimīgam un par visu sajūsmā priecāties. Trešam cilvēkam augstā daba ir būt par vērotāju, ir būt par visu vērotāju. Ceturtam cilvēkam augstākā daba ir būt par zinātnieku. Sestam, 7, 100 un katram ir unikāla tā daba. Katram ir unikāla pilnība un arī katram ir unikāla tas, kas viņu aptur. Katram ir unikāla šķēršļi, bloki, kā jūs to sauciet, kas aizved jūs prom no savas pilnības. Tātad, tas ir nedaudz plašāks stāsts. Nākošais stāsts, ko mēs piebildīsim tev, arī tas, kas uzdev jautājumu, ir apzināties savu dabu, sajūtot savu dabu caur prieku, apzināties sajūtot savu dabu caur sevi, sajūtot savu ķermeni, sajūtot savu, kā jūs sauciet, mājīgumu, prieku, sajūtot to. Tad, kad jūs sajūtiet prieku, tad, kad jūs sajūtiet laimi, tad, kad jūs sajūtiet kaut ko, es vienkārši šodien jūtos tik interesanti, izņemot tie prožektori beigas sejās, tas gan traucēja, rada mākslīgu radiāciju, bet viss ir pārējais un šausmīgi priecīgs. Tātad, nekoncentrējies uz tiem prožektoriem, nedari, lai tie prožektori samazina tavu enerģiju. Radi, lai prieks viens staro no tevi, un tad tu tuvosies vēl tuvāk savai patiesībai dabai, patiesai dabai, patiesam dabīgam stāvoklim. Tuvojoties tam, jūs cilvēki apzināsieties, ka dzīve ir pasakaini skaista, dzīve ir priecīga, dzīve ir priekpilna, dzīve ir laimes pilna, viss dzīvē notiek, kā es vēlos, jo es esmu tas, kas vēlās, un es esmu tas, kas dzīvo. Viss ir ļoti burvīgi, ļoti skaisti, neizsakāmi katram unikāli tieši tāda, kāda ir viņa enerģētiskā būtība un vēl vairāk. Viss tas, kas jūs notur, kā jūs sauciet, no laimīgas dzīves, ir tikai jūsu paši uzskati, jūsu paši programmas, jūsu paši viedokļi, jūsu paši bailes, jūsu paši prāta programmas, jūsu paši prāta uzskati, jūsu paši iekšējās enerģijas nesakārtotības un tā tālāk un joprojām tik daudz un vēl joprojām vēl vairāk. Kā tuvoties savai patiesībai dabai? Patiesai dabai. Pavisam vienkārši. Dari to, kas tev sagādā prieku. Esi savā priekā, esi savā laimes sajūtā, esi tajās sajūtās, kas ar tevi rezonē. Tā ir atbilde, tas ir plašāks stāsts. Bet tas ir tik interesanti. Varbūt jums ir kāds jautājums, kāpēc mēs uz tevīm uzbļāvām, vai tās varētu būt jautājums, mēs varētu paskaidrot. Tātad, precīzi tev. Nē, mēs tev neuzvien nekad nebļaujam. Tās ir tikai atspoguļojums fiziskā ķermenī. No tās enerģijas, kāda mums ir, tas viss notiek daudz saspīlētāk, balss toņi izmainās, kustības izmainās. Jūs varat teikt arī balss spēka intensitāte izmainās, jo tā ir tikai neliela kripatiņa no tās enerģijas, kas mums ir. Bet tagad precīzāk. Bija pasākums, kurā jūs sēdējāt, aplī saduvušies un visi bija priecīgi, jo viņi gribēja noskaņoties uz viļņi, ka tagad nāks cauri ļoti augsta un priekpilna enerģija un tā tālāk, un visi bija noskaņojušies un daļai noskaņojušies. Un uzdevums tajā brīdī, lai sajustu augstākās, vairākās enerģijas, ir tikai ļauties
ļauties atslābināt ikvienu domu, atslābināt domas, iet, tā kā jūs esat šūpulītī, iet ļaušanās šūpulītī. Ko līdz jums kaut vienu domu uzpeld šajā mērķī? Tā uzreiz ir pretestība, tā uzreiz ir tā kā, gribam teikt, ķieģeļas siena, pa kur nedaudz jāiesit, lai atkal atslābums iestājās. Bet tas ir kāda cilvēka individuālajā gadījumā, un šajā gadījumā mēs teiktu tev atlaisties un būt brīvākai. Vai tas palīdz? Jā, man jautājums. Bet beidzot ir kāds jautājums. Tad bija par dzīves uzdevumu, tu teici, ka bija viss ieplānots. Ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē pirms iemiesošanās šeit uz zemes, tas bija ieplānots vai kā? Tā, kurā vietā mēs teicām, mēs ieplānots. Tad, kad mēģini prasīt par savu dzīves aicinājumu. Vai dzīves aicinājums, tā kā dzīve uzaicināja tevi, bija precīzāk, ka tu pati izvēlējies, neviens tev neaicināja. Tā, bet ja jūs vēlaties precizēt, kā mēs redzam uz to, kāpēc cilvēki piedzimst, kāpēc cilvēki pārdzimst, kāpēc cilvēki joprojām ir, jo joprojām ir vēlme kaut ko izzināt. Tas ir pirmais indikators, kāpēc tu šeit esi. Kāpēc? Jo ir nepārvarama vēlme, iekāra un griba būt šeit. Ir nepārvarama iekāra un griba darīt šeit. Piemēram, mēs šeit nepiedzimtu vēl ļoti ilgu laiku, jo te ir tik daudz problēmas cilvēki saraduši, un neviens īsti tā priecāties nemāk, ko mēs te darīsim. Bet daudziem cilvēkiem ir vienkārši nepārvarama vēlme būt. Es vēlos šeit piedzimt, lai es varētu tagad šeit runāt ar kaut kādu nesaprotamu Enrico no citas dimensijas, lai varētu stāstīt kaut ko interesantu. Tas taču varētu būt gan interesanti, pietiekami interesanti. Varbūt cits vēlas, es gribētu piedzīvot ļoti skaistu ģimenisku dzīvi. Cits vēlas piedzīvot ļoti skaistu, kā jūs sauciet, biznesa dzīvi un tā tālāk. Nākošais solis, kāpēc piedzimst, ir tāpēc, ka nav ticis vaļā no kaut kādiem emocionāliem šķēršļiem, emocionāliem nosvērdumiem, emocionālām traumām, dziļiem emocionāliem nosvērdumiem, vai tās varētu būt dziļa depresijas, dziļas skumjas un tā tālāk. Un automātiski tā skumja ir jāizstrādā. Neviens tavā vietā neko neizdarīs. Tev vienīgi pašam ir jāatnāk šeit, jāsaprot, kāpēc tev tas ir, jāizzina, kāpēc tev tas ir, jāatbrīvo, kāpēc tev tas ir, un jāatlaiž pašam sevi jāsakārto. Neviens to nedarīs tavā vietā, visur ir brīvā griba, un neviens speciāli neiesauties tev enerģijas laukā iekšā. Ir atsevišķi gadījumi, kur ir vienošanās, kad aiziešu pie kāds burvīgs dzirdētas, viņi man palīdzēs saprast, viņi man palīdzēs atstrādāt, viņi palīdzēs izstrādāt enerģijas. Bet pirms piedzimšanas daudzi cilvēki, jūs esat dvēseles būtnes, ļoti labi apzinās, kas viņiem vēl ir jāizstrādā, un ļoti smalki izplāno dzīvē situācijas, lai varētu izstrādāt tās ar draugiem, ar cilvēkiem, ar apkārtējiem, ar notikumiem, ar pašu dzīvi. Jautājums tikai tad, vai tad, kad jūs esat piedzimis, jūs klausiet savu, jūs sauciet dzīvi, jūs vērojiet dzīvi, jūs ļaujaties dzīvei, vai jūs joprojām uzņemiet vēl un pretojieties vairāk paši sev, paši savai dzīvei un paši savam labīgiem stāvoklim. Un nedaudz piebildīta. Drīz tas laiks būs tuvāki katram no jums. Tad, kā jūs sauciet, vēl un vēl vairāk gaismā, tad, kā jūs sauciet, vēl un vēl vairāk apzināties visas savas pieredzes, visas savas dzīves, visas savas enerģiskos, jūs sauciet, nosēdumus, enerģētiskās krāsas, enerģētiskās būtības, apzināties sajust tās, atbrīvot tās, apzināti būt ar tām, un jūs tapsiet daudz skaistākā, kā jūs sauciet, mīlošā enerģijā, svētā enerģijā, priekpilnā mīlā enerģijā, miera un mīlestības enerģijā, kurā visas jūsu pieredzes jums būs skaidrs, kāpēc tā ir bijis. Jums būs skaidrs, kāpēc tā ir noticies. Pat daudzas situācijas cilvēki jau ejot šīs dzīves laikā vienkārši zina un